Labrīt! Šodien ir 7. novembris. Es paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība. Atlaid un ļauj Dievam. Lūdzot tikai uzzināt viņa gribu par mums un spēku to izpildīt. Lūdzot tikai uzzināt viņa gribu par mums un spēku to izpildīt. Kad atlaižu un ļauju Dievam, es domāju daudz skaidrāk un saprātīgāk. Tam, kas man uzreiz izraisa sāpes un diskomfortu, es ātri ļauju aiziet. Man nav par to jādomā. Tā kā man ir grūti atteikties no tādām satraucošām domām un attieksmes, kas man izraisa milzīgas ciešanas, viss, kas man jādara šādos brīžos, ir jāļauj Dievam. Kā es viņu saprotu, atbrīvot mani no tām, un uzreiz es ļauju aiziet domām, atmiņām un attieksmēm, kas mani satrauc. Kad saņemu palīdzību no Dieva, kā es viņu saprotu, es varu dzīvot savu dzīvi dienu pa dienai un risināt jebkuras problēmas, kas gadās manā ceļā. Tikai tad es varu dzīvot dzīvi ar uzvaru, omulīgā skaidrībā. Un beidzot, lūdzot tikai uzzināt viņa gribu par mums un spēku to izpildīt. Noteikti, Dievs, es esmu tavs, lai ar manīm notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu un dod man veselas mieru. Kā es jūtos? Mierīgi. Ilgās jūtas man uz pateicība un mīlestība. Šī brīdī emocija man ir mierīgs. Mana tēma atlaid un ļauj Dievam, jo man ir aizvainojumi ļoti daudz, jau vēl kāds no bērnības. Un es viņus rakstu. Šodien arī rakstīju. Tas tad ir sveiciens mammai. Šodien rakstīju, kad mamma gribēja privātu māju. Es biju laikam tīņa vecumā, sāku krāt aizvainojumus. Bet grūti mācībās, viegli kaujā. Tajā mājā tagad Niķis dzīvo. Rotaļlieta beidzās. Es atlaižu un ļauju Dievam. Brauc koki, zāle. Kā Dievs grib, tā tur viss ir pilnīgi. Es tur aizbraucu reizēm paskatīties. Pabradāju zāli, ko Dievs ir izaudzējis. Pilnīgi paļaujos uz Dievu. Man ir tā, es atlaižu, tur jau var rakstīts pat viņām, nevar kavēties. Atlaižu un ļauju Dievam, kas tur ko grib. Jo es jau biju tik tālu atlaidis, ka es domāju, ka varbūt aiz muguras jau pārformēti nodokļi kaut kādiem, bet nē. Nodokļi man nāk, viss ir kārtībā. Un es atlaižu un ļauju Dievam, jo, kā jau es teicu, es vilkšu savas dieniņas un gaidīšu lielo iespēju. Lielo izvēli. Iespēju ne, izvēles iespēju. Izvēli lielo.
Un gatavošos mazliet, ja pienāks tā izvēle, jau man jau būs domas skaidrs, ko darīt. Un kādā veidā es atlaidu un ļauju Dievam. Atlaidu. Jo es arī uzskatu, ka ir nepieciešami ikdienas darbiņi, dzīvei darbs, pelnošais darbiņš ir. Afilmēt es arī drīkstu, un kā jau vienmēr Dievu es no rīta palūdzu arī šodien nelietot aizliegtās vielas un alkoholu nelietot. Kaut kā šodien arī negribas īsti. Rītā skatīsies, kā būs rītā atkal. Spiediens man ir atlaid un ļauj Dievam to vienu dienu, jo man taču ir redz, parādīšu atkal, man ir zelta, jo īstā zelta, 24 īstais zelts. Kas spīd, pasties, kas spīd, īstā zelta. Turēšu kabatā un 24 stundas nelietošu neko. Dod neko nē, alkoholu. Šitā grāmata ir, šī ir alkoholiķu biedru dalībnieku. Te rakstīts biedri. Tāpēc man vienmēr jūt biedri, māsas, brāļi, dalībnieki. Es palikšu pie dalībniekiem. Man patīk dalībnieki, sadraudzības dalībnieku grāmata. Zin kā, lai sajauktu galvu man, es kaut ko rakstu. Bet es atlaižu un ļauju Dievam. Lūdzot tikai uzzināt viņa gribu par mums un spētu to izpildīt. Man kaut kā liekas, ka Dieva griba ir, lai es filmēju no rīta raidījumu, braucu uz sadraudzību šodien no rīta. Tad, kāda tā Dieva griba izskatās šodien ir. Es braukšu atpakaļ, ēdamais man ir, tirgu nebraukšu. Kaut kas bija aizmirsts, kaut kas bija. Man ir jāmeklē rezerves daļas savam sarkanajam taurenim. Man vajag klemmi, Un tad es cīnos ar brāli. Bet ļauju, atlaižu, ļauju Dievam, lai viņš tur ņemās, ko viņš tur ņemdamies, zina. Viņš man tur visu kaut ko stāsta, izņemot to, ko man vajag dzirdēt. Bet, ja jau būtu kāds rezultāts, es jau bišķi paklausītos, bet lai Dievs tur tiek galā, Dievs viņam var palīdzēt. Es atlaidu un ļauju Dievam palīdzēt savam brālim, jo es mīlu savu brāli un mammu un tēti mīlu un partneri mīlu un karalieni mīlu un bērnus mīlu un pateicība, mīlestība. Es atlaižu un ļauju Dievam tur rīkoties. Mans uzdevums Dievs saka man šodien atver SS reklāmu un paskaties šrotā kaut kādas detaļas. Tur, kur ir sadauzītas tādas mašīnas, kā man nav. Tā viss saka, un es arī paveidīju maz, bet, kā skatīšos, vajag jau riktīgi paskatīties. Un tad ir, lūdzot tikai uzzināt viņa gribu pār mums. Dieva griba ir, lai mašīna kaut viena ietu, jo karalienei jābrauc ar autobusu. Ziema nāk, un karaliene nav pelnījusi braukt ar autobusu. Tāpēc man ir jāsakais tā mašīna, jāsaremontē. Un Dieva griba tāda ir. Es pilnīgi jūtu. Es mēģināšu šodien pastīties. Un vēl Dieva griba ir, man 2 zobi vēl jāieliek ir pelnošana darbā uz pirmdienu. Es domāju, tāda Dieva griba ir. Atbraukšu, pagulēšu. Varbūt paskatīšos internetu, sarakstīšu jau kur kā. Varbūt sestdien pabraukāsim. Vajag aizbraukt, atrast, kur rezerves daļas ir no vienas automašīnas. Varbūt kaut kas sadaudzīt ir. Varbūt kas man vajag tur dažus vadiņus un štekerīšus. Pateicība, mīlestība, sveiciens visiem maniem draugiem no pirmā apļa. Visām mamām sveiciens. Galvenais es atļauju un